Latvijā klimata pārmaiņu un ūdens līmeņa svārstību dēļ palielinās plūdu apdraudējums. Tiek ietekmēta iedzīvotāju drošība, satiksmes, sakaru un elektroapgādes infrastruktūras, medicīnas pakalpojumu pieejamība un rodas zaudējumi lauksaimniecības zemei un mežiem. Tāpat var tikt apludināta saimnieciskās darbības teritorija, radot nozīmīgu vides piesārņojumu. Eiropas atvesļošanas fonds, jeb Eiropas Savienības atvesļošanas un noturības mehānisms, ir Eiropas komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma. Valsts tautsaimniecībai un ekonomiskajai attīstībai īpaši nozīmīga ir stratēģiski svarīgu infrastruktūras objektu saglabāšana. Tādēļ klimatu pārmaiņu ietekmes mazināšanai pieejamās investīcijas plānots vispirms novirzīt hidrotehnisko būvju atjaunošanai un pārbūvei. Projektu īstenotājs ir Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, kas ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, uzturēšanas un eksploatācijas būvju nodrošinātāji. Atvesļošanas noturības mehānisms mums kopā pieejami no fonda 40 miljonu eiro, ieskaitot arī pievienotās vērtības nodokli. Ar Eiropas komisiju esam saskaņojuši kopumā 21 projektu. Tas ir 12 dambi tiek atjaunoti, un 8 ir polderu sūkņu stacijas arī, kuras tiek pārbūvētas, un viena ir Potamālā upe, kas tiek arī tīrīta. Jāsaka, mēs jau uz lielu mājas darbu esam izdarījuši, visi tehniskie projekti ir uzprojektēti, jau arī iepirkumus izsludinājuši. Projektos ir noslēdzies iepirkums un noslēgt līgumu ar būvniekiem. Šis ir ļoti svarīgs objekts, ir Rēņa polderu sūkņu stacijas pārbūve, kas ir strateģiski nozīmīgs projekts. Arī mēs rīkojam būvsapulci un sekojam regulāri līdz projekta realizācijai. Lielākie mūsu izaicinājumi, protams, ir termiņi, jo fondam jānobeidzās visiem projektiem 26. gada 30. jūnijā. Un tāpēc mēs ļoti rūpīgi sekojam regulārs būvsapulces objektos. Investīcijas noteikti palīdzēs aizsargāt, saglabāt dabas un kultūra vēsturiskās vērtības, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, kā arī nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem. Ieguldītās investīcijas papildus palielinās dabas teritorijas vērtību un pievilcīgumu, kā arī stimulēs to produktīvu izmantošanu.